Nu, pamēģini uzņemt kaut ko. Apmēram noskaņots, ja? Man sakot, viņi skaņo tā. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do un sol. Un ja ir 11 stīgas, tad tālāk atkal do un sol atkal, ja? Jā. Paskaties, tur iznāk. Jāni, es tev gribēju pajautāt, kā tu skaņo to kokli? Vai sakot, ar to atslēgu, ja? Jā. Un noskaņo tā. Do, re, mi, fa, sol. Neieskatot šo. Nē. Ar šo kā tu noskaņo? Tas ir burtukas domās. Tas, nu, teiksim, uz kādas skaņa tā varētu būt? Ar ko viņi ir paralēli? Ar vienādu. Nospēlēt pēc kāds viss. Nu jā, te ir. Un tas jau ir atkal tāds pats augstums gandrīz kā šeit tikai... Saskan. Saskan, nu jā. Nu un klausies, var sakot, ar ko varētu iesākt spēlēt? Tāds, kas galīgi neko nemāk. Nu, pats sākums ir, ka vajadzētu ar vienu pirksta vienu stīdziņu kaut kā tur, Melodija spēlēt. Kaut kā tur tautas dziesmiņu. Tas vienkāršāk, kas visvienkāršāk liekas. Tas nebūtu svarīgi kūra, bet tikai kas pašam liekas, kur būtu vienkāršāk. Un dabūt to, teiksim, zināt, kur stīga, tai dziesmiņi būtu vajadzīga. Tā melodija, kāda viņa būtu. Nu jā, un tagad, ja to melodiju jau iedabū, un kas tālāk jādara, kāda? Nu, tad var mēģināt kaut kāds jau likt pirksts virsū, jau teiksim, vienu uz divām liek virsū. Jā. Ja 3 pirkstiem spēlē, tad liek varbūt uz 3 un vienu atstā starpā. Un tās skanīgās? Tās, kas melodiju spēlē? Jā, tās. Tad var vilkt pa visām pāri. Tās saskanēs, jā. Nevar būt nekāda melodija, bet tikai iemanīties tos akordus, jā, tāda sākumā. Jā. Un tad pakāpenies spēlē ar šitiem pirkstiem liek virsū un spēlē to pašu melodiju vēl.
Un tu rokas atbalsti... Es atbalstu te, jā, bet var jau arī neatbalstīt. Un šito... Šo atkal te atbalstu. Nu tā Heņķis mācīja, tā viņš spēlē, tā viņš mācīja, jā. Bet var jau neatbalstīt arī tāpat. Tas ir kā ērtāk ir, jā, kā pierod, jā? Nu, kā pierod, jā. Nu tā arī tā. Un spēlē var stīgs, ir tāda. Aiz tā pirksta ir, tā ir, tad ir šī starpā un šitien tā, kur nu vajadzētu, jā. Kur es to melodiju izspēlēt tām stīgām? Jā, kur vajadzētu. Ja teiksim, es spēlēju šeit, ja man šo stīgu, šo to nevajag, jā, tad es te nevelku pāri. Ja būtu liek roku virsū, pirkst. Nē, nu te pirksts uzliek, Heņķis mācīja tā, pirksts uzliek uz šīm stīgām, jā. Kad tu spēlē, tad šīs nosedz, ja kādiem jau pārau pāri pa to, tad tās neskan. Jā, viņas tā. Kad kāds tons ārā nenāc, jā. Un tad vēlāk, tad jau mēģina arī dabūt... Piespēlē arī. Un tur ir tā kārtība tāda, teiksim, ar šo ravu. Katru pa kārt, jā, ar vienu pirkstu. Šitien to, tad nākušo, un tā tālāk. Un tas ir, jā, to iemācies tik veikli, jā. Var jau to vingrināt, teiksim, varbūt kaut vai nekādu melodiju nespēlē, ja? Tikai vingrināt tos pirksts, lai tā pirksta kustība pierastu pie tā. Tas jau automātiski, tas, kad iemācies spēlēt to melodiju, tas iestāv, varbūt pašām nezinot, tas ies jau. Kaut vai negrib. Varbūt paspēlē kādas no Alsungas, tās no tādām dziesmīnas. Tāda mācīšanās, tāda spēlēšana. Bet es ieteiktu, tā kā Heņķis man ieteica, nesēdēt klāt un ar varu nemācīties. Tad ir grūtāk laikam. Ja sēži? Ja sēži, teiksim, tu iedomājies, ka nosēdies varbūt pusdienu un tikai spēlēs, nekas prātīgi neiznāk. Bet to tā var izbiežos, paņem maz laicīgi, jā, kad gribās, jā, kad sirds. Jā, bet vakarēji gulēt, paņem kaut vai nekādu melodiju, tikai kaut kāds sakums, tā. Lai vispār te pirkst, tas rokas, lai pierod pie tas un zinās, kad iemācies, zinās, kuru toni, kuru stīgu vajag. Neskatoties, ja, vai melodija kādu spēlēs,
kur viņi būs, tas tīgi atradīsies. Tā. Es vairs tā man mācīju, un tā es pateiktu tālāk. Un Heņķis taisīja apmēram tāds pašs kokus, ja? Jā. Teiksim, nu, Tāds pašs. tāds pašs. Jā. Nu, tās šīs skaitās kurzemes kokus. Tāds. Jā. Es varēju uztaisīt vidzemes un ledus vai vēl kāds, tas platās. Arī tās es zinu, kāds kā jātaisa. Tās var uztaisīt, bet Tā kā kurzemnieks tev jātaisa kurzem. es kurzemes kokus, jā. Tātad šī ir Nikolai Heņķa koka, viņa taisītā koka, kur Jānis tagad spēlē. Man liekas, kas ir ierakstīts iekšā, tas 26. gadā. Viņa taisīta, ja? Jā. Man te tā zīme ir kaut kur. Jā. Un tātad viņš lietoja tās dzelzs tapas, ja? Jā. Bet viņš arī taisīja šitādām tapām, Viņš ja? taisīja sākumā ar tādām. Un uz beigām pārgāja uz metālu. Nu jā. Tāpēc, ka sākumā nevarēja dabūt tās metālus, tāpēc Nē, tās varēja dabūt. arī tad jau, ja? Bet es nebūšu varētu man tagad. Paliec vajag tādu. Tīri atstāt. Un ar ko viņš ir iededzinājis tos? Viņš ir iededzināts? Kurš ir tie? Jā. Nē, tie nav iededzināti. Tie ir ar cirkuli ievilkt vienkārši? Nē, tādi ripiņi, kur Tādi ievilkt iekšā? Tāds iegriež, jā, es tev varu parādīt kāds viņš ir. Man ir. tādi, ja? Jā. Tas ir, kur šuvērs, kur taisas musturs, ne musturs, bet tu tas Ritenis tas, ja? arī te tiek. Es zinu tādu riteni, jā. Bet šitā ir uzreiz izskaņa. Jā. Soita dziesma? Jā. Kur bija puišā, kur šluburēja.
Kāpēc tu neskanniekiem iemācījies? Viņš zina šo. Kā viņi zina? Es neesmu dzirdējis, ka viņi spēlē. Ko es vēl varu? Ko tu vēl vajadzētu uzspēt? Lai viņš uzspēlē Jāzepa visus gabalus vēlreiz, lai magnetofoniņā ierakstās. Alšvana dziešus. Ā. Sēž atpakaļ uzspēlēt. Nebija uz tām stīgām. Šitā bija, ja? Bet tu man pagājušais kaut kā savādāk spēlēji.
Tur varbūt savādāk bija noskaņot lokli. Šitas ir, pagaidi, šitas ir minorā vai mažorā? Man liekas, ka mažorā. Tāda svinīga. Minors ir tāda... Šitā bija. Šitā bija. Jā, jā.